Labdien, labdien! Esiet sveicināti šajā video ar jums Vita Solo, personīgās izaugsmes un biznesa coach. Un parunāsim par aktuālu tēmu, uz kuru visi cilvēki, lielākā daļa meklē atbildes, un katru dienu es saņemu jautājumus, un pie manis nāk uz individuālām konsultācijām un meklē. Tātad cilvēki tiecās pēc finansiālās neatkarības, pēc finansiālās brīvības, pēc augstākiem ienākumiem, un tātad gribās vairāk saņemt no dzīves. Un atbildēsim uz jautājumu, kāpēc tev vēl joprojām nav naudas. Un tātad, kā jau es sākumā teicu, viens ir, es strādāju ar biznesa klientiem, tas jau ir nākamais līmenis, un pirms tam ir personīgā izaugsme. Šīs abas lietas ir ļoti cieši saistītas, bet pirmām kārtām tev personīgajā izaugsmē ir jānonāk līdz tam līmenim, ka tu vispār izjūti gatavību uzsākt, veidot savu biznesu. Tas ir punkts numur 1, jo es esmu stāstījusi arī iepriekšējos video, ne visi ir gatavi veidot savu biznesu, līdz tam ir jāizaug. Un jāizaug, ko nozīmē jāizaug? Savā prātā, savā domāšanā. Un tālāk jau ejot biznesā un attīstoties biznesā, protams, arī tas viss ir par šiem cipariem, par finansiālo un materiālo daļu, bet tāpat laikā tas ir ļoti cieši saistīts ar cilvēka iekšējo struktūru, ar cilvēka domāšanu. Tātad mindset, domāšana, tas, ko tu dari, tas, kā tu uzskati, jo tavu rīcību noteiks tava domāšana, tavu dzīvi noteiks tava domāšana. Un tāpēc visur un vienmēr mēs strādājam ar šiem te psiholoģiskajiem aspektiem, ar cilvēku uztveri, ar cilvēka domāšanu, un tur tad mainās realitāte, un tur nāk jauni sasniegumi. Un tas ir pamats. Un es pateikšu pirmo iemeslu, kāpēc cilvēkiem nav naudas. Un tātad tas ir tas, ka tie turpina nemitīgi, nepārtraukti mācīties. Tātad visu laiku šī sajūta man jāiemācās, vēl tas, man jāapgūst, vēl tas, man vēl viss kaut kas ir jāizdara un tā tālāk. Tātad tu atliec savu dzīvi, savu biznesu, savu peļņu, savus klientus, savu izaugsmi, savu attīstību, tāpēc, lai mācītos. Un, mācīties ir svarīgi, izglītoties ir svarīgi, noteikti, obligāti, 100%. Bet tātad tās ir par to, ko tu mācies un ko tu apgūsti. Kādas zināšanas tu ieliec sevī. Jo tātad lielākā daļa cilvēku iet mācīties tehniskas lietas, kaut kādas stratēģijas, kaut kādas sistēmas, kas arī ir svarīgi, bet tā ir 20% no visa pārējā, no visiem pārējiem sasniegumiem, jo viss pārējais ir te. Un tas ir nebeidzamais stāsts. Visu laiku ko mācīties, un vēl jau vairāk nepielietot to savā dzīvē, tātad ilūzija par to, ka es vēl mazliet pamācīšos, es vēl šito iemācīšos, šito izdarīšu, tad gan es sākšu beidzot pelnīt, man sāks nauda pati no sevis nākt, un visādi brīnumi notiksies paši no sevis. Nē, mīļie, dzīvē tā nenotiek. Tātad pirmām kārtām, tev ir jāmācās. Bet tāpat laikā es esmu 100% pārliecināta, ka katrs no jums, kas klausās šo video, jau ir ļoti daudz mācījušies, ļoti daudz izglītojušies, jums ir nenormāli daudz informācijas, kura netiek pielietota dzīvē. Tu vienkārši mācies, jo tas ir kā izvairīšanās veids. Sieta princips. Noskatieties video par sieta principu. Tur, kur es stāstīju, kur tu aizsūti savu enerģiju. Lai nerealizētos, lai nedarītu to, kas tev patiesībā ir jādara. Lai strādātu, lai darbotos, lai palīdzētu cilvēkiem, lai iet uz priekšu. Un tātad šis naudas jautājums, kāpēc viņas nav tik, cik tu vēl gribētu, kāpēc nenotiek tas, ko tu gribētu, ir tāpēc, ka pirmām kārtām tev ir lēta domāšana. Un tas, kas ir cilvēkam visvairāk jāmācās un ar ko ir visvairāk jāstrādā, tā ir domāšana.
domāšanas veids, kā tu skaties uz lietām, uz ko tu fokusējies, uz ko aiziet tava enerģija, un caur to, ko tu dari savā dzīvē. Kā tu pielieto visas iegūtās zināšanas savā dzīvē. Jo mācīšanās pēc atkal kārtējo reizi ir bērna pozīcija. Bērniem ir jāmācās, bērniem jāiet uz skolu. Ar ideju, kas atkal cilvēkiem sēž prātā, vēl joprojām, ja tu labi mācīsies, tu daudz pelnīsi, tu labi strādāsi, tu atradīsi labu darbu. Vai tiešām tā visiem notiek? Un tad tu savā it kā pieaugušajā ķermenī vēl joprojām turpini iet mācīties, iestāstot sev, ka es neesmu pietiekami gudrs. Tāpēc man vēl joprojām nav tās naudas, ko es vēlos. Es vēl neesmu tajā finansiālajā līmenī. Tāpēc ir jāiet vēl kaut kas jāpamācās. Tāpēc, ka sēž šī te domāšanas struktūra, šī te ķēde, man vēl ir jāmācās. Un ja es vairāk mācīšos, tad man ienāks vairāk naudas. Vēlreiz es atgādinu, jāmācās ir. Jautājums, ko un kā tu to pielietosi savā dzīvē? Plus nākamais. Tev ir jādara tas, kas tev sanāk vislabāk, un tas, ko tu vēlies darīt, tas, kas tev sagādā prieku. Ja tev tas nesagādā prieku, ja tas nav tas, kas tev jādara, tu nedarīsi kvalitatīvi, tu nedarīsi no pilnas enerģijas, un tam nebūs rezultātu. Tas ir viens. Es uzskatu, ka katram cilvēkam ir jādara tas, ko tas vēlās, un tas, ko tas grib. Tas ir viens. Otrs ir, tu mēģini mācīties un apgūt visas lietas, lai darītu visas lietas. Bet vēlreiz atgādināšu, tev nav jādara visas lietas. Tev ir jāiemācās deleģēt, nodot tālāk. Dalīties ar darbiem. Jo tā tu nopērc laiku sev, lai darītu to, kas tev sanāk un to, kas tev patīk. Tātad tev ir jāmācās nevis skolā, universitātē vai vēl kaut kādos jaunos kursos papildus jaunas lietas, lai varētu tās ieviest un ienest savā ikdienā atkal, ja? Un papildināt sevi ar jauniem pienākumiem. Tā ļoti daudz cilvēki dara. Bet tev ir jāmācās atlaist kontrole, uzticēties citiem cilvēkiem, un deleģēt nodot tālāk, lai katrs var realizēties un darīt to, kas tam ir jādara. Jo savādāk tu aizpildi savu šo te zemo pašvērtējumu. Tu pašapliecinies caur to, ka es taču varu un māku visu. Es varu izdarīt visu, un man neviens nav vajadzīgs. Tātad tik super augsts ego, ka tavs augstais ego tev neļauj realizēties, darīt to, kas tev būtu jādara, atpūsties, izbaudīt dzīvi. Un dot iespēju attīstīties arī citiem, lai katrs darītu to, ko tas var darīt. Un tā ir atkal domāšanas lieta. Tu gribi paspēt visu, iemācīties visu, apgūt visu un izdarīt visu. Mūžīgā pienākumu sajūta. Bezvērtības sajūta. Es jūtu savu vērtību tikai tad, kad man ir miljonus pienākumi. Bet ja tev ir miljonus pienākumi, tad tu vienkārši nevari viens pats kā cilvēks izdarīt visu to, ko tu vari izdarīt tad, ja tu nodod šos pienākumus arī tālāk. Un tad tu vari realizēties tajā, kas tev ir jādara. Un tas ir jāatrod, un tas ir jāsaprot, kas tev ir jādara un kas ir priekš tevis. Un tas ir stāsts par to, ka mēs ieklausamies sevī. Ka tev ir laiks apstāties, ieklausīties sevī un saprast, kas man tagad ir jādara. Un ja tu nezini, nedari neko. Nevis izmisuma pēc ar kaut kādu ilūziju ķert kaut kādus nākamos kursiņus, lai kaut ko pamācītos. Sakot sev, es neesmu pietiekami gudrs vai neesmu pietiekami gudra. Tev ir visas nepieciešamās zināšanas, lai ietu un realizētos, lai ietu un darītu tas, kas tev ir jādara. Kas tev ir jādara, es nezinu. Tu zini, šeit. Nezini, sāc nodarboties ar meditācijām, sāc ieklausīties sevī. Cik daudzi cilvēki ir realizējušies caur manām meditācijām. Ne jau tāpēc, ka sēž un meditē, bet tāpēc, ka ierauga savādāk, paskatās savādāk uz lietām, ierauga jaunas iespējas, ieklausās sevī, sadzird savas īstās atbildes un tad iet un dara.
salauž savus psiholoģiskos blokus, jo, kā es teicu, tas viss ir par psiholoģiju. Tev ir jāmācās psiholoģija, kas nenozīmē, ka tev ir jāmācās psiholoģija tehniski un teorētiski. Bet tev ir jāsaprot, kā tā iedarbojas uz tevi, kā tā darbojas tavā dzīvē, par ko ir stāsts visās manās programmās un par ko es strādāju katru dienu ar cilvēkiem. Par domāšanu, par to, kā tu domā, par tavu psiholoģiju un ko tu vari izmainīt savā domāšanā, paskatīties savādāk uz sevi, uz lietām, uz pasauli, lai nonāktu tur, kur tu vēlies būt. Par to ir stāsts, par to, kā tu praktiski pielieto iegūtās zināšanas savā dzīvē. Kā tu tās realizē, kā tu izmaini savu domāšanu. Tiklīdz tu izmaini savu domāšanu, cik cilvēki pie manis ir nākuši, lai noticētu sev. Tiklīdz tie notic sev, izmet ārā lieko miskasti, kas ir viņu galvās, viss izmainās viņu dzīvēs. Viņi sāk realizēties, viņi sāk darboties, viņi sāk pelnīt, viņi sāk dzīvot laimīgas dzīves. Tā kā iepriekš viņi saka, viņiem pat sapņos nerādījās, ka viņi tā varētu dzīvot. Tāpēc, ka izmet savu lieko miskasti, un tā ir psiholoģija, un tā ir domāšana, un tā ir personīgā izaugsme. Tās nav nekādas tehniskas un stratēģiskas lietas. Vēlreiz atgādāšu, jā, viņas ir jāzina, jā, viņas ir jāsaprot. Bet tas nav pamats. Tas nav pamats. Tāpēc iet un mācīties kārtējo reizi kaut ko jaunu apgūt, nē. Iet un strādāt ar savu psiholoģiju, jā, tas ir ātrākais veids, kā tu vari virzīties uz priekšu. Un nākamais punkts, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, kāpēc tev vēl nav? Tāpēc, ka tu esi tajā vidē, kur tu esi. Tāpēc, ka tev apkārt ir tie cilvēki, kas turpina domāt tāpat kā tu. Un pat tad, ja tu mēģināsi iet uz priekšu, tevi aiz rokām un kājām vilks atpakaļ. Ne jau tāpēc, ka negrib tev labu. Kaut gan ir arī ļoti daudz, kad patiesībā jau negrib, lai tu sasniedz, lai tu izdari. Katrs dzīvo pēc sava ego, zemapziņas līmenī, pat tad, ja tev to skaļi nesaka. Un mēģinās tevi novilkt atpakaļ. Tāpēc, ka baidās paši, tāpēc, ka netic, tāpēc, ka nesaprot. Un tad, kad tu teiksi, es gribu iet uz priekšu, dzīvot savādāk, darīt tā un šitā, tev teiks, ko tu iedomājies, kas tās pa muļķībām, tas nav iespējams. Tā dzīvē nenotiek. Un visu pārējo bullšitu, tiklīdz tu turpināsi savu prātu barot ar šo te bullšitu, jā, tātad informācija, ko tu ieliec savā prātā, viss, ko es stāstu, ir par informāciju, ko tu ieliec savā prātā, par domāšanas veidu, dzīves uzskatiem, attieksmi pret dzīvi un attieksmi pret sevi. Tas ir pamats visās manās apmācībās, ar ko es strādāju. Un tiklīdz tu to nomaini, jā, informācija, ko tu ieliec, un kā tu to pielieto savā dzīvē. Un informāciju tu ieliec arī cilvēkiem, kas ir tev apkārt. Tiklīdz tu nomaini vidi, kas ir tev apkārt, tev vienkārši pāršujās, pārprogrammējās domāšana. Iedomājies, ka tu esi ar cilvēkiem, kas tev tic, kas tevi atbalsta, kas tev vispār ir kā piemērs, ka, come on, paskaties, šādi var. Un tādi cilvēki ir tev apkārt. Vienkārši tu viņus neredzi, jo tu turpini būt ar tiem, kas atļauj tev palikt tajā līmenī, kurā tu šobrīd esi un kur tu gribi palikt. Tāpēc, ka ieiet jaunā līmenī, darīt, uzdrīkstēties, rīkoties savādāk, ir ārpus tavas komforta zonas. Un te ir jāpārkāp pāri saviem limitiem. Ir jāizstiepjās, jāpaplašinās. Un stiepšanās vienmēr ir sāpīga, nepatīkama. Es runāju arī ķermeniskā līmenī. Ja? Lokanības, dažādi vingrinājumi, stiepšanās. Tiklīdz tu gribi izstiept savu muskuli, tev tas sāp. Bet, ja tu to regulāri dari un atkārto, tad vienā brīdī tu vari, pieņemsim, nosēsties špagatā. Ja? Bet tas ir sāpīgs process. Tāpat ir ar finansēm, ar finanšu domāšanu pirmām kārtām. Un tiklīdz tu nomaini to domāšanā, izmainās arī apkārtas viss. Izmainās arī tavā realitātē. Tāpēc izstiepšanās process ir sāpīgs, ir nepatīkams. Bet vai nu tu to dari, vai nu tu to nedari. Vai nu tu ej ar tiem, kas jau ir tajā līmenī, kuri jau sēž savā finansiālajā špagatā, finansiālajā domāšanā.
Vai nu tu paliec ar tiem, kas saka, tas taču nedarbojās, tas nav iespējams, to nevar izdarīt. Ja? Un tā vide, kurā tu esi, ļoti, ļoti veidos tevi un noteiks to, kurā līmenī tu atrodies. Tāpēc principi ir mainīt vidi, būt un iet ar tiem cilvēkiem, kas ir tajā līmenī, kur tu vēlies būt, kas dzīvo un domā savādāk, tāpēc arī dzīvo savādāk. Mācīties no viņiem domāšanas paternus, attieksmes, uzvedības. Un kas arī, es gribu piebilst tomēr, kas arī bauda dzīvi. Jo dzīve nav tikai par vienu vienīgu darbu un vienu vienīgu strādāšanu. Kāda jēga tev ir tikai strādāt un strādāt un strādāt, ja tu nespēji pat to izbaudīt sava darba augļus. Ar domu, ka es to baudīšu kaut kad, pensijas vecumā, kurš teica, ka tu līdz viņai nodzīvosi. Tu nezini. Tava dzīve notiek šodien, šeit un tagad. Un tas ir tas, uz ko tev ir jāfokusējās. Un tas ir tas, par ko tev maksimāli ir jādomā. Šodien, šeit un tagad. Tavā dzīvē ir jābūt visam. Ja tu nepabaro sevi ar to, ka tu arī kaifo no dzīves, nav jēgas no tavām finansēm, no tā, ko tu mēģini, gribi nopelnīt. Un domā, ka tagad es būšu laimīgāks cilvēks. Ne, tev laimīgam ir jābūt šodien. Tas ir jāmācās arī apvienot. Būt par laimīgu cilvēku, izbaudīt procesu un paralēli vēl arī darboties un strādāt. Esot tajā vidē un ar tiem cilvēkiem, ar ko tu vēlies būt. Nepatīk? Nomaini. Visu, kas tev nepatīk, tu vari nomainīt. Tu vari kancelēt, nogriezt, atcelt šos cilvēkus, kas tev vairs nedara. Tu vari kancelēt, nogriezt, atcelt visu šo domāšanas veidu, šīs pārliecības, kuras tev vairs nedara. Jo viņas tev vairs nedara. Ja tev viņas darētu, tad tu jau būtu tur, kur tu vēlies būt. Bet tad tas nozīmē, ka kaut kas ir jāpārģērb, jāpārvelk sevī. Savā domāšanā pirmām kārt. Ielikt sevī jaunu domāšanu. Ja vecā nedara, ej meklē jaunu. Mācies domāšanu, jaunu domāšanu. Un attieksmi pret sevi. Jo ja tu netici sev, tad tu nevari nekur nonākt. Tu nevari nekur nonākt. Tiklīdz tu sevi minimizē un pamazini un saki, ka es nekas neesmu, es tā nevaru, man nekad tas dzīvē nav bijis. Cik daudz es esmu strādājusi ar cilvēkiem un redzējuši cilvēkus savā dzīvē, kas nekas nav bijuši un ir kļuvuši nevis par miljonāriem, bet par miljardieriem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir strādājuši ar sevi, ar savu domāšanu, viņi ir uzņēmušies riskus, viņi ir darījuši, viņi ir darbojušies. Viņi vienkārši ir gājuši uz priekšu, pat neticot. Un nesakot to, ka ja es tajā nekad nebiju, tas nenozīmē, ka tur nevar būt. Iet uz priekšu un darīt, pat tad, ja tev neviens netic. Un tas ir normāli, jo tavā vidē, tur, kur tu šobrīd esi, tev neviens neticēs. Tas, ka viņi tur nav bijuši, viņi to nav redzējuši. Iespējams, tie pat nav viņu sapņi. Tie ir tavi sapņi, kas tev ir jārealizē. Un tāpēc ir jāatsakās no tās vidas un tiem domāšanas veidiem, kuri šobrīd vairs nedarbojās. Ja viņi darbotos, es vēlreiz pateikšu, ja viņi darbotos, tu jau būtu tur, kur tu vēlies būt. Bet tu neesi. Tāpēc, ka tu dirsies ar sevi savā galvā. Reāli. Tu vienkārši klausies vēl joprojām to miskasti, kas ir tavā prātā. Un tu viņu nevari nomainīt, esot tur, kur tu esi. Tev ir jāiet jaunā vidē. Jāuzņem jaunas zināšanas. Vēlreiz, zināšanas par to, kā domāt savādāk. Psiholoģija, es visu laiku uzsveru, 80% no taviem sasniegumiem, no tavas veiksmes būs psiholoģija. Pārējie 20% būs tās schēmas, stratēģijas, tehniskas lietas. Tā lūk, tas darbojās. Un tā ir tikai īsa daļa no tā visa, ko šodien vēlējos pateikt. Par pārējo mēs runāsim nākamajos video. Tā kā, lai jums šī informācija ir noderīga, lai jūs jau šodien pieņemat lēmumus par labu sev, piesakojiet, atstājiet laiku šim te video, dalieties komentāros, ko jūs par to domājat, un tiekamies nākamajos video.